Labdien, mīļie vecāki! Mans vārds ir Elvita Rudzāte, esmu Sirdsapziņas skolas direktore. Un ar šo prezentāciju vēlos jums parādīt, kādā veidā darbojas Sirdsapziņas skolas attīstības pase, lai jūs to ikdienā varētu lietot. Tātad uz ekrāna jau šobrīd redzat, es esmu speciāli priekš sagatavojis tādu ierakstu, it kā es būtu vecāks ar manu vārdu uzvārdu, bet tas ir tikai priekš prezentācijas, un ir arī norādīts Elvitas bērns, bet šajā vietā būtu norādīts jūsu bērna vārds uzvārds. Un kādas tad ir šīs attīstības pases iespējas? Tātad nospiežot uz dienas aktivitātes, jums būs redzami ieraksti, ko mūsu personāls būs ierakstījuši. Tātad gan skolotāji palīgi veids ierakstus, ja ne katru dienu, tad reizi nedēļā noteikti, mazākiem bērniem biežāk, vecākiem bērniem varbūt retāk, vairāk apkopojošu. Un tātad jūs varēsiet sekot līdzi, kā jūsu bērniņam pie mums klājās. Jums arī šis ieraksts, kas būtu ierakstīts, viņš jums arī atnāks uz e-pastu, kuru jūs mums esat norādījuši iesniegumā. Tālāk ļoti svarīgi poga ir apmeklējums, jo pateicoties šai iespējai, jums nav jāraksta ar roku iesniegums, ja gadījumā bērniņš kaut kādu attaisnojušu iemeslu dēļ paliek mājās, jo slimības gadījumā, protams, ja bērns ir slimojis vairāk par 3 dienām, jūs prasat ārsta zīmi, bet ja teiksim, bērniņš ir ar jums atvaļinājumā, vai kaut kādu jūs viņam brīvdienu iedodat, vai tad ārsta zīme, protams, nav. Un tad ir vecāku zīme. Un attīstības pases šī piedāvātā iespēja ir ļoti vienkārša, ātra. Tātad, ja ir vajadzīgs jums aizpildīt vecāku zīmi, jūs vienkārši nospiežat podziņu, aizpildīt veidlapu. Nospiežot šo podziņu, jāpabrauc ar drusciņu uz leju, ja, un tad ir jānorāda datums pieņemsim, no 1. septembra līdz, pieņemsim, 4. 4. septembris. Tikai gads nepareizi te norādījās, jā, tātad, jā. Un kavējuma iemesls, jā, pieņemsim vecāku brīvdienas kopā ar vecākiem. Vai varbūt tās ir iesnas, ka jūs viņu gribat pavērot, jā, tātad tas iemesls, kādēļ jūs bērniņu paturat mājās. Un tad tikai jānospiež ar podziņu, nosūtīt, un tas ir arī viss. Veikstē arī parādās ziņa veiksmīgi nosūtīts, un tad, var sakot, šī zīme atnāk automātiski uz manu e-pastu, un jums vairāk nekas nav jādara. Es esmu zīmi saņēmusi, mēs zinām, kas ir par lietu, kur bērniņš ir, kāpēc viņš nav bērnu dārzā, jā, tā kā tas ir tāds ērts instruments. Tad nākamais, kas šajā attīstības pasē, ir podziņa vērtēšana. Un šeit jūs redzēsiet vērtējumus, savu bērnu vērtējumus, kad mēs veiksim, teiksim, šobrīd tas ir mākslīgi radīts priekš mana neesošā bērna vērtējums, kas ir veikts 23. gada maijā par periodu no 1. septembra līdz 31. maijam. Un nospiežot uz tā, šeit nekā nav redzams rakstīts, jo vienkārši tāda bērna neeksistē, bet te pirmajā ailītē es esmu ierakstījusi, ja, kā tā tad ir kompetence. Tātad kreisajā pusītē ir redzamas kompetences, ko nosaka valsts, kādas mums ir jāattīsta konkrētajā vecumposmā, un arī kompetences, kuras mēs kā Sirdsapziņas skola esam izvirzījuši papildus, ņemot vērā, ka mūsu misija ir attīstīt līdzsvaroti intelektu un garīgumu, tad līdz ar to par garīgumu mums ir daudz vairāk kompetences pierakstīts klāt. Ja? Un šeit tad parādīsies, pieņemsim, kompetence, bērns atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, ja? Tad stiprā puse ir tā, ka bērns atšķir emocijas, bet ko nepieciešams pilnveidot, apgūt prasmi noteikt cēloņus.
Nu, un tad kompetences attīstības dinamika vai progress vai regress vai stāv uz vietas, ja? Lūk, šādā veidā, redziet, ir ļoti daudz, katram vecumposmam ir daudz jau tās kompetences, ko valsts ir noteikusi, bet arī mēs, kā sirdsapziņas skola, esam pielikuši kompetences klāt. Kā jūs varat atšķirt, kuras ir valsts noteiktās kompetences un kuras ir mūsu noteiktās? Es tūlīt jums parādīšu, jo šīs visas ir valsts noteiktās kompetences. Nu, lūk, šeit parādās talanti, SS kompetence, jā, tā ir sirdsapziņas skolas noteiktā kompetence, un arī pie katras kompetences ir klāt SS kompetence, tātad to nav noteikusi valsts, to esam noteikuši mēs. Nu, un te ir pietiekami daudz, ja viens mēs esam noteikuši pa talantiem, lai jūs jau ļoti svarīgi ir tiešām bērnārs vecumā jau ieraudzītos talantus, jo tas visu dzīvi noder. Tad attieksmi pret cilvēkiem, attieksmi pret dabu, vērtību praktizēšana, atbrīvošanās no negatīvām īpašībām un stresiem. Ļoti daudz te ir, un attieksmi pret darbu un mācībām un svešvalodas. Ja, tā kā, pietiekami plaša informācija, ko jūs gūstat no šīs vērtēšanas. Bet šo te vērtēšanu, kā jūs redzat, viņi ir ļoti, ļoti apjomīgi. Ja? Mēs veicam tikai reizi gadā pēc šādas formas. 5-7 gadi ir noteikta forma no izglītības kvalitātes dienesta, kur mēs veiksim vērtēšanu jau septembrī. Un pēc tam mācību gada beigās atkal pēc šīs formas. Ja? Tā kā, tās ir tās iespējas. Tas būtu par vērtēšanu. Tad jums ir iespēja sekot līdzi, kāds tad ir mūsu nodarbība plāns, ko tad bērniņš mācīsies pie mums, nospiežot uz podziņu mācību gada plāns. Un šeit jūs redzat datumu nedēļas, jā, teiksim, šodien ir 20. septembris, tātad nedēļa no 18. septembra līdz 24. Un te var redzēt, kāda ir lielā tēma, apakštēmas, matemātikā, kādas vērtības mācam, kādas dziesmiņas mācam, dzejolīšus, ja. Vārdsakot visu, ko mācam, ja te pieņemsim nākamā nedēļā no 25. septembra, ir rudens ražas svētki, tā kā jūs arī redzat, kādus svētkus mēs svinēsim un tā tālāk. Un šis te plāns ir sagatavots visam mācību gadam, tā kā jūs varat apskatīties, vai sekot tā vienkārši līdzi, vai apskatīties, ja, tātad plāns no 1,5 līdz 3 gadi līdz 31. augustam. Un, protams, ka plānā var būt korekcijas, jo, kā saka, viens ir ieplānot, otrs ir realitātē redzēt, kā lietas iet, varbūt kaut kādai tēmai vajag vairāk laika, varbūt kādu tēmu var ātrāk apskatīt, ja, arī pedagogi tāpat jau mēdz slimot, un tad ir kaut kādas aizvietošanas un tā, bet, jā, principā mēs cenšamies ļoti pieturēties pie šī plāna. Un tad ir tāda podziņa, te būs jūsu vārds uzvārds, un šeit ir tāda podziņa, kur jūs varat uzrakstīt, ja jums kaut kas patīk, un jūs par kaut ko priecāties, lai mēs saņemtu labu atsauksmi par savu darbu, bet jūs varat uzrakstīt arī pretenziju, ja jūs kaut kas neapmierina, ja varbūt jums ir jautājums kāds, ja, vienalga, ja, tātad šeit ir iespēja jums komunicēt, uzrakstot ziņu, ja, pieņemsim, kā var es tagad nevaru iedomāties, ko pajautāt, kas, pieņemsim, kāda šonedēļ ēdienkarte, piemēram, kāda šonedēļ ēdienkarte, un nospiež podziņu nosūtīt. Un šī ziņa veiksmīgi nosūtīts, aiziet, atnāk pie manis tieši, ja. Un šeit ir vēl viena tāda podziņa pilnīgi blakus, tāda tā kā saulīte, ja,
jums automātiski parādās ķeksītes saņemt paziņojumus e-pastā. Ja jūs to ķeksīti izņemsiet ārā, mēs nevarēsim ar jums komunicēt, tad jūs visu to informāciju, ko mēs sūtīsim, jūs viņu vienkārši nesaņemsiet, tāpēc man lūgums to ķeksīt ārā neņemt. Bet, ja kādam ir pretenzijas un jūs negribat saņemt informāciju, tad vienkārši izņemiet ķeksīt ārā. Un tad šeit ir podziņa diskusijas. Jums ir iespēja ierosināt diskusiju. Pieņemsim, jūs varat ierosināt tēmas nosaukums, piemēram, teātra apmeklējums. Teātra apmeklējums. Un, piemēram, jūs ierosināt, aicinu visus vecākus atbalstīt ideju apmeklēt Leļu teātri, piemēram, izrādi, es pat nezinu, kādus tur ir izrādes, ja, tādu un tādu, ja. Un tad nospiest podziņu pievienot, un jūsu ierosinājums līdz ar to ir atkal nonācis pie manis. Un tad es skatos, kas tas ir pa ierosinājumu, vai tas ierosinājums attiecas tikai uz vecākiem, vai tas attiecas arī uz pedagogiem, vai tas attiecās tikai uz pedagogiem, un atbilstoši tam, kas tas ir pa ierosinājumu, tad es to nosūtu tālāk. Un šeit jūs redzat arī citas diskusijas, kādas ir ierosinātas. Un šobrīd jūs redzat, ka nav šobrīd neviena aktīvā diskusija, un kā saka, nav arī diskusijas, kur jūs varat redzēt, bet nevarat komentēt, ja, bet, tā ir iespēja, protams, ka mums ir WhatsApps, un caur WhatsAppu vecāki vairāk mēģina tā kā savā starpā komunicēt, bet arī šī ir tā iespēja, kuru jūs varat izmantot, lai būtu šī komunikācija. Lūk, tas ir arī viss, ja, manuprāt, tas ir galvenais, kas ir svarīgi, ja, tad vēlreiz atgādinu, mums ļoti svarīgi ir saņemt informāciju, ja gadījumā bērniņš nebūs, ja, teiksim, bērniņš ir slims, ja, tātad nospiežot šeit podziņu, norādat, kad ir slims, un tad attiecīgi, cik viņš ilgi slimos, teiksim, ārsts jau pasaka, ka viņu nelaidīs uz dārziņu, piemēram, tur 10 dienas, te jūs jau droši varat uz priekšu salikt, ka būs slims, ja, ja, piemēram, 7. datumā bērniņš ģimenes apstākļu dēļ nebija, ja, un pārējos, teiksim, likti it kā iekšā, ka ieradies, tas jums nav jādara, ja, bet tīri norādīt, vai ir slims vai ģimenes apstākļu dēļ nav ieradies, ja, tas gan būtu svarīgi, un īpaši šeit aizpildīt tātad šo te vēlreiz atgādināšu šo ģimenes apstākļu dēļ veidlapu, kur ir jāpagriež kursors uz leju, lai varētu norādīt datumu un kavējumu iemeslu. Tas būtu tas galvenais, tā kā, ja kādam ir jautājumi par attīstības pasu, droši jautājiet man, paskaidrošu, parādīšu, bet šo video prezentāciju sagatavoju, lai, ja vecākiem kaut kas aizmirstās, lai var apskatīties. Paldies par uzmanību!